pirmais medījums man bija superīgs kuilis, teiksim tā, kolosāls kuilis stāvot uz masta. Protams, kā jaunam medniekam, šāviens tika izdarīts pa lielāko zvēru, jā. Tagad es noteikti šaut par mazāko, par pērniķīt, vēl kaut kā, tur bariņš skrēja pāri, un bija pa lielāko, bija jāmedī. Nu, izdarīs šāvienu, nu, protams, pēc kaut kāda laika, jā, ziņo medību vadītājs, ej skatīties tagad, kas tad tur nu ir. Protams, es pētu, ko es tur saprotu, es pat īstenībā nezinu, kas man tur jāmeklē, es saprotu kaut kāds asinspils, vēl kaut kāds, nu, tur jauns šmurguls, neko nezinu, jā. Nu, beigās arī asins nav, nekas nav. Nu, visu laikam neesmu trāpījis, nu, loģiskākā, jā, vekšo tur pazobosies, tūlīt es panim, pēkšņi nē, suns ierējās meža biezokni iekšā. Nu, protams, medību vadītājs man deva atļauju, var skatīties tagad tā kā, bet, protams, es ar to mežu nepārzināju īstenībā, bišķiņ tādas bažas arī par to, kur es iešu, kā es iešu, nu, bet medniekties, tu nesatraucies, mēs tev atradīsim, ja gadījumā kaut kas. Nu, neko, nu, gāju, aizēju tagad līdz kaut kādai žampai, tagad tur, kas tur ūdens, tur, es nezinu, līdz ceļiem, bet es saprotu, kas tiem zābakiem tur klāt, ar tur netikšu, bet, nu, neko, nu, pārmet krustu un gāju, kaut vai piesmeltos zābaks, man toreiz arī piesmeltos zābaks. Gāju skatīties, jā, un suns lēka apkārt kaut kam tur, un es redzu kaut kādus liels veidols, tur ir kaut kas no rukšķi kaut kā, bet man tad nebija ne bailes, ne tur kas tur tāds. Es saprotu, ka es piegāju jau gandrīz pat tuvu, un tad mirkli uzreiz tas kuilis, nu, tā kā, nu, gribēju tā kā celties augšā, un tā, un tad es pat nepaspēju tur īsti, baigi domāt no padus vienkārši kā sprūdu mēlīt, nospiedu, un kuilis palika uz vietu. Protams, ka tad gāju klāt. Un tad, protams, prieks jau bija tāds neizsakāms, un kā pirmais medījums, un pie tam liels, vai tā jaunā mednieka veiksme bija, es jau nezinu, jā, bet nu liela ilkņi, es jau saprotu, ka tur jau vajadzētu medāls būt, jau katrā prātā jau skaidrs, kad ir medāls, jau pauti tā kā 2 kulaka lielumā, jā. Aizsardz zvanu medību vadītājiem. Alo, visi kārtībā, jā. Kur tu atrodies? Kur atrodies? Kā? Nu, mežā es atrodos. Kur? Nu, pie ir kaut kas tev apkārt tur. Nu, kā krūmi, koki apkārt. Es tā kā nezinu, kur es esmu. Mācēs iznākt ārā? Nē, nemācēšu iznākt ārā. Loģiski, es nemācēšu. Nu, tā neko, nu, jau patrons vēl ir. Nu, šauju gaisā. Un izšauju gaisā tagad. Jā, skaidrs, sēdi pie tā savu kuiļu. Nu, protams, ka es tur es nezinu, man liekas, ka bija tāds švakāks tas aparāts, bija fotoaparāts, tur paņēma tur ar to mobilo, tur kaut ko tur sābildēja no priekiem tagad, kas un kā. Protams, tā veči atnāca, un pēc tam jau sekoja medību stāsti un piedzīvojumu stāsti un manas tās emocijas un vispārējais. Un tad, jā, tas būs medāls, bet, nu, beigās es līdz pat novērtēšanai viņu neatdevu, jo vienkārši zinātāji zināja, ko tu pamērīji, ka tur laikam kaut kādi pāris punktiņi varbūt tās tur pietrūk līdz bronzē. Bet, nu, kā atmiņas stāstījums tev ir tas lielākais un tāds, nu, cūku medība. Ir jau, protams, ka brieži un aļņi, un tur arī visādi, zinām, mednieku stāsti. Man ir ļoti daudz, teiksim tā, kas katram medījumam savs mednieku stāsts.